Mēs esam tātad Vietalvas grupu dzīvoklī. Pat laban šeit ir tikai viens iedzīvotājs, un šis cilvēks ir atnācis no pansionāta, lai mācītos dzīvot ārpus iestādes. Tātad šis arī ir DEI projekts, Atver sirds Zemgalē ietveros, un mūsu dalībnieks ir sieviete. Viņa iepriekš dzīvoja ilgstošas sociālā aprūpes centrā, Kurzemes pusē, un kopš marta dzīvo šeit Vietalvas grupu dzīvoklī. Viņa ir arī asistents, un katru darba dienu brauc pie mums uz dienas aprūpes centru. Šis pakalpojums ir ar tādu nolūku, lai mācītu cilvēkiem, kam ir garīgi rakstura traucējumi, vai nu nenokļūt iestādē ilgstošas aprūpes, vai nu nākt ārā no šīm iestādēm un mācīties pastāvīgi dzīvot. Nodarbības šeit nekādas nav, te ir vienkārši dzīves mācība. Tātad iemācīties pastāvīgi sevi aprūpēt, rūpēties par savu apkārtējo vidi, gatavot ēdienu. Ilzē tagad ir ierīkots arī maziņš dārziņš, tepat netālu. Tātad visas iespējamās dzīves prasmes, kuras ir nepieciešamas, lai cilvēks normāli funkcionētu. Tie, kas nāk no ģimenēm un aprūpes iestādēs nav dzīvojuši pansionātos un bērnu namos, tam tas ir diezgan saprotamas lietas, un tas nav jāmācās no nulles, bet tiem, kas nāk ārā no pansionātiem un bērnu namiem, tiem šis process sagādā tādas grūtības. Ar Ilzi tādu problēmu īsti nav, jo viņa lielu daļu savu apzinātās dzīves ir pavadījusi tātad ārpus šīs iestādes. Viņa tikai pēdējos 7 gadus dzīvoja pansionātā. Bet, tā kā viņa bija izvērtēta un pati piekrita nākt ārā no šīs pansionāta, viņa ir šeit ievietota, un viņai, cik man zināms un cik mēs saprotam, te patīk, un viņa ļoti lieliski tiek galā. Katrā ziņā tās pamatprasmes, kas ir ikdienā cilvēkam nepieciešamas, tās ikdienas dzīvē šeit uz vietas grupu dzīvoklī tiek arī apgūtas. Un pie mums dienas aprūpes centrā savukārt tiek nostiprinātas. Es jūtos labi, man patīk šī dzīvoklī. Pirms tam es dzīvoju pansionātā Veģi. Te ir labāk nekā pansionātā. Un brīvība. Taisu ēst, ikdienā rūpējas par savu dārziņu. Tomāti, gurķi, redīsi, salāti, sipoloci. Es stādīju. Es eju uz dienas centru. Šitāds krellītis taisīju, reku vēl puķīti augšā. Man patīk ar rokdarbiem nodarbināties. Es piedalījos lieldienu pasākumā, apmeklēju baznīcu, koncertus apmeklēju. Vietalvas grupu dzīvoklī ir paredzētas vietas 4 iemītniekiem. Lai pieteiktos un izmantot iespēju padzīvot šajā Vietalvas grupu dzīvoklī, ar iesniegumu jāvēršas sociālajā dienestā, un arī tur ir, vismaz pagaidām ir nepieciešams šis DEI projekta izvērtējums, bet arī tas pat labi nav noteicošais. Ja ir 1. 2. grupas invalīds, tad var droši doties uz sociālo dienestu, rakstīt iesniegumu un izteikt vēlmi dzīvot atsevišķi no ģimenes vai atsevišķi no pansionāta grupu dzīvoklī un rūpēties par sevi pats, saņemt naudu, iet uz veikalu, rūpēties par ikdienu, tādā veidā.